Šodien izdomājām noīrēt ričukus. Tā kā šis vlogs sauksies Viena diena Berlīnē ar velosipēdu. Big city life. Kur lai liekos lai? Mēģināsim kaut kā operēt ar vienu roku šodien. Nice! Berlīnē nereāli labi riteņbraukšanas ceļi sataisīt. Praktiski visur, kur tu brauc ar mašīnu, ir arī riteņbraukšanas ceļš, kas ir maksimāli forši. Goodbye! Tādu tikko padzērām kafiju kafejnīcā 40 Years. Tagad dosimies uz veikalu, nopirksim kaut kādas šteles brokastību un aizbrauksim līdz vienam tiltam. Tur ir kaut kādi chill spoti, kur mēs paēdīsim maizītes. Un tad jau pēc tam uzsāksim savu tripu ar ričukiem apkārt pilsētai. Let's go! Otrā krastā kaut ko pārdod, izskatās pēc krāma tirdziņa. Tā varētu arī būt. Aizbrauksim izdarīt to, kas mums jāizdara, ja paēdīsim. Un tad jau apakaļceļā brauksim pa to otru krastu. Zoom! Zweiter Tag in Berlin. Kādam laikam nepaveicās. Jāatzīst, ka es biju iedomājies Berlīni, esam daudz tīrāku, bet atsevišķi rajoni ir normāli piedirsti. Tad šādi izstās mūsu velosipēdi. Viena laba lieta, ko es šo vienas ap pusdienas laikā esmu atradis, ir tas, ka viņiem ir publiskās toaletes un viņas ir diezgan zolīdas. Protams, publiskās toaletes jau pasaka to, ka tā nebūs pirmā zorte, bet labā lieta ir tāda, ka viņiem ir iespējams dabūt ziepes un ūdeni, pēc tam nomazgāt rokas. Tā kā publiskās toaletes ir tēma, jo toaletes apmeklējums vienmēr sagādājis kaut kādas neērtības ceļojuma laikā. Jo kafejnīcās, restorānos, kur tu ēst, tur tu vari aiziet uz toaleti, bet ja tev pa dienu kaut kur vajag un tu esi kautrīgs, tu īsti negribi iet iekšā nekur un prasīt. Protams, man nav ar to problēmas, bet ja tev skatītāji kādreiz vajag uz toaleti, brauc uz Berlīni. Tad mēs esam ienākuši tirdziņā, ko es jums iepriekš rādīju. Un šis nav krāma tirdziņš, šis ir vienkārši parasts tirgs, kur tad pārdod augļus, dārzeņus, dažādas mantas. No ričuku laikam tur nav īsti labi braukt, bet kaut kā jau jāapskata. Tad esam ieradušies apskatīt ielas mākslu. Interesants stāsts. Vakardien skatījos YouTube video par Berlīni un uzzināju par širo One Up. Tad, respektīvi, tas ir kaut kāds grupējums, kas šie cilvēki šajā grupējumā ir no visas pasaules. Un tad šī ir viņa tāda zīme, ka viņi parāda, es esmu bijis šeit. Protams, bieži vien viņi šīs lietas un šo te ielas mākslu dara nelegāli. Šī te aktivitāte nav atļauta. Taču vairāk kārt jau esmu redzējis Berlīnē šo te zīmējumu. Runājot par kosmonautu, ja nemaldos, tad naktī viņu ir iespējams apskatīt un viņš spīd. Tā kā diezgan cool. Apbraukāsim vēl dažus spotus, paskatīsimies, kā tas izskatās, tad dosimies tālāk. Vakar pirmajā dienā tas rīts bija tāds ļoti kluss. Atsevišķas pilsētas daļas izskatās nepārāk simpātiskas. Tagad ar ričuku pārvietojoties pavisam citu tēmu. Tā, tūlīt jums parādīšu labāko burgeru pilsētā. Šeit. Interesants stāsts par šo vietu. Tad agrāk 20. gadsimtā šeit atradās publiskā toalete. Un burgernīca ir ierīkot publiskās toaletes vietā. Bet vai viņš vidīgi forši netraucē, pat tas virs galvas brauc.
vilciens. Audenbrauger tilts no malas. Es nezinu, vai es izrunāju pareizi nosaukumu, bet tai paliek. Ja jums ir iespēja izīrēt ričuks ar platajām riepām, dariet to, jo pilsētā daudz viet ir šie te bruģētie ceļi, un ar lielajām riepām droši vien būtu daudz patīkamāk. Pat tad, kad notiek ceļu remonti, par riteņbraucējiem vienmēr ir padomāts. Brauksim pie tiem džekiem, kas tur kaujās Krasmalā. Tad man aiz muguras atrodas Molekulas cilvēki, respektīvi amerikāņu mākslinieks ir izveidojuši šādus līdzīgus darbus daudz viet pasaulē, un viena no šīm vietām ir arī Berlīne. Šie te Molekulas cilvēki ir apmēram 30 metrus augsti, un šie te caurumi viņos, ja mēs redzam aiz muguras, apzīmē šo te pirmkārt kopā sanākšanu un mūsu eksistences veidošanu. Tā vismaz es izlasīju Googlē, pats to neizdomāju. Tāda liela pauze viesnīcā. Fiks parādīšu, kur mēs dzīvojam. Vienvietīgais numuriņš, te gan ir bardaks, bet tāda ļoti tumša istaba, kur teļuks ir planštīti, tur var visu kaut ko sadomāt. Tur es arī atradu ričuku, kā noīrēt. Labi, šoreiz gan netaisās vaļā, bet viņam reko priekšā ir tāds tumšais, otrā pusē var redzēt, nekāds skats beigais nav, kas palīdz foršāk aizmigt. Istaba ir daudz tumšāka. Nekas īpašs, bet tajā pašā laikā man ļoti patīk. Parādīšu ātri, kā izskatās toalete. Šeit mēs čurājam, šeit mums ir duša. Tad esam atbraukuši uz muzeja salu, tā viņu vismaz sauc. Jo šeit ir daudz muzeju. Re, kur fonā tornis televīzijas, uz kuru tad mēs vēlāk brauksim. Jā, izbraukāsim salu, apskatīsimies, varbūt arī iesim kādā no muzejiem. Braucam ēst kebabu. Es tak teicu, ka es atbraucu uz Berlīnu ēst kebabus. Telmai vēl gatavojās, paēdīsim kebabu, pēc tam brauksim apskatīt muzeju salu. Nezinu, vai muzejos iesim, tad redzēsim. Šis šobrīd ir prioritāte. Ok, tad neliela plāna maiņa. Notiesājām kebabus. Bijām plānojuši braukt uz muzeju salu, bet izdomājām, ka tur īsti nebūs ko redzēt, ja mēs neapmeklējam muzejus. Ko mēs arī nedarīsim, vismaz šodienai, rīt pēdējā diena, un tad arī bija plānots to darīt. Tā kā tagad apbraukāsim šo apkārt, aizbrauksim līdz tornim, iesim veikalos, vajag jaunu keponu, vajag saules brilles. Nu tā, bez steigas un mierīgi. Tad, ja nemaldos, šī ir vecākā ēka visā Berlīnē. Tagad izstaigājām, teiksim tā, vecpilsētas rajonu, kas ir ļoti līdzīgs, ja atgādina arī Vecrīgu. Tā ir vienīgā vieta, ar ko es varu salīdzināt. Tāda esam nonākuši pie Berlīnas katedrāles. Te, kur vēl joprojām var redzēt televīzijas torni un telmu. Brauksim izstaigāt šo te visu. Brauksim izstaigāt. Tas ir pareizais vārdu salikums, lai izstāstītu par to, kā mēs apskatām Berlīni. Tomēr mēs atrodamies uz muzeju salas. Man aiz muguras UNESCO mantojuma objekts. Es vēl neesmu izpīpējis, kā šito sauc, bet atmosfēra šeit ir superīga. Iesim skatīties. Galva rēbinošs skats. Bum.
kamerā varbūt neizskatās tik labi. Jā. Tad esam pie televīzijas torņa. Arī šeit ir manāma diezgan liela dzīvība. Ir forši. Hello, Aus, Berlin, Center, Television, Tower, Danke. Tad šīs viņa tradicionālās desas kaut kāds, nezinu, vienkārši šārdeles priekš mums. Bet Telma dabūja veģetāro. Un paņēmām tajā vietā. Sārdele. Jā, viņi mūs apčakarēja, viņi vienkārši sārdeles pārdoda ceptas. Bet tagad dosimies apakaļ uz viesnīcu. Vistaram jāiet skriet ir. Te jau tiksimies vakarā, iziesim ārā. Esam izbraukājušies. Biju arī paskriet. Ir iestājies vakars un ričukiem vairāk īsti nebrauksim. Pa lielam tā bija viena diena Berlīnē ar ričukiem. Ja labi gribētu, vai arī izbraukt katru ieliņu atsevišķi, bet tas mums šodien nebija vajadzīgs. Pa lielam braucām bez noteikta un ļoti konkrēta plāna. Vairāk brīvi izpaudāmies, braucām, kur acis rādīja. Kopumā bija forši. Ko tu saki, Telma? Bija paredzēts braukt mājās, tā kā pa lielam tā. Mēs laižam ārā un tiekamies nākamajā video.